Labdien! Labdien visi, kuri mani dzird, klausās vai skatās. Labdien Ziemassvētkos! Visi, kuri mani dzird, klausās, redz vai skatās, es jūs sirsnīgi sveicu šā gada Ziemassvētkos, kas vienmēr ir bijuši nedaudz kaut kur varbūt tādi intīmi ģimenes svētki. Tie ir svētki ģimenēs. Un tāpēc es novēlu visiem, tiešām visiem, kuri mani redz, lai jums ir veselība, lai jums ir ienākumi un lai jums nav kara šausmu problēmu nākotnē. Diemžēl situācija šodien ir ļoti sarežģīta. Tas viss ir tā diezgan banāli teikts, bet tas tā tiešām ir. Un es absolūti neesmu pārliecināts par ļoti ātru, tuvu un pozitīvu Ukrainas kara risinājumu, jo visas šīs iespējamās varbūtības par iespējamām sarunām, par iespējamiem miera līgumiem, par pamieriem un tā tālāk ir jāslēdz ar agresoru valsts esošo politisko vadību. Tas ir konkrēti ar pašpasludināto Krievijas prezidentu Putinu, kara noziedznieku Putinu, starptautiskajā meklēšanā esošu noziedznieku Putinu. Tāpēc es neredzu principā iespējas, ka līdz brīdim, kamēr nav gājusi bojā, fiziski gājusi bojā, vai vismaz labākā gadījumā kaut kur aizbēguši uz kādu valsti, bet kas viņus pieņems un kam viņi ir vajadzīgi? Krievijas augstākā politiskā, militāra politiskā vadība, rezultātus es nevaru saprast, kādi viņi varētu būt. Jo šis karš ir principiāls rietumu civilizācijas karš pret ļaunuma impēriju, kā savā laikā vēl Padomju Savienību nodēvēja Reigans. Un būtiski šeit nekas nav mainījies, jo visiem mums ir jāsaprot elementārs un parasts lietas, ka Putins neatjauno Padomju Savienību. Tā ir milzīga kļūda, ja kāds tā domā. Putins atjauno Krievijas impēriju. Krievijas impēriju. Minimums Krievijas impērijas vēsturiskās robežās. Un šeit vairs neiet runa pat par kolonizāciju, teiksim, Padomju Savienības formātā vai kaut kādu it kā pseido neatkarīgu republiku izveidi un tā tālāk. Šeit iet runa par to, ka tiek atjaunot Krievijas impērija minimums tās vēsturiskajās robežās, pilnībā ar bruņotu spēku, iekarojot tautas, iekarojot zemes un pēc tam to visu automātiski iekļaujot un asimilējot Krievijas sastāvā. Nevienai Krievijas kaimiņu tautai šāda situācija nav pieņemama. Civilizētai pasaulē 21. gadsimtā šāda pieeja pie paša jautājuma par valstu suverenitāti nav pieejama. Tāpēc es neredzu pagaidām iespējas, kādā veidā Krievijas agresīvais karš Ukrainā var tikt izbeigts civilizētā formā. Tas ir formā, kad Krievija maksā reparācijas, kad tiek sodīti kara noziedznieki un Krievijas karaspēks tiek izvākts no visām okupētajām Ukrainas teritorijām. Tāpat mums, latviešiem un Latvijai, ir absolūti skaidri jāsaprot, ka mūsu drošība nākotnē un atbildība par šo drošību ir tikai un vienīgi tikai mūsu pašu jautājums.
jo, diemžēl, NATO 5. paragrāfs vai Ziemeļatlantijas līguma 5. pants nenosaka konkrētu veidu, kā, cik ilgā laikā. Pārējās dalību valstis, ja ir noticis uzbrukums vienai no dalību valstīm, dod atbildes triecienu agresoram, tajā skaitā kodola agresoram. Tas nav paredzēts. To es jums varu apgalvot 100%. Šis pants, ja jūs viņu izlasīsiet reālajā, pirmajā un galvenajā angliskajā redakcijā, tad absolūti precīzi pasaka to, ko es tikko teicu. Vai vēl precīzāk, tas ir jau secinājumi no tā, kas ir rakstīts šajā pantā. Tāpēc Latvijai ir nepieciešams nostiprināt savu militāro varenību, tieši tā. Mums ir jābūt militāri vareniem, lai prātā nenāktu kaut kam, un tas kaut kas var būt tikai Krievijas federācija, vai Krievijas federācija caur Baltkrievijas teritoriju, mums uzbrukt. Kā to panākt, ir tikai 3 pamatlietas. Pirmkārt, ir jābūt slēgtai visai valsts robežai ar Krieviju un Baltkrieviju, ko es jau nevienu reizi esmu savos ierakstos uzsvērs. Robežai ir jābūt mīnētai, pilnībā mīnētai, un pie dirsas visas Otavas konvencijas. Mēs no tām ejam ārā, un es brīnos, kāpēc mēs vēl neesam izgājuši. Tiek mīnēts pilnīgi viss, gan ar pretanku mīnām, gan ar pretkājnieku mīnām. Otrs, ko es esmu daudzkārtīgi uzsvērs, ka visi Latvijas Republikas pilsoņi, vīriešu kārtas un arī sieviešu kārtas, kuri vēlas saņemt automātiskos ieročus, mobilos pretanku ieročus, mobilos pretgaisa ieročus, iet runa par mobiliem zenītraķešu komplektiem un kompleksiem, tos var saņemt par velti, un to izdala Latvijas valdība. Dabīgi, ka šie cilvēki iziet nepieciešamās pārbaudes pie psihiatriem par lojalitāti un vispārējo, bet mums ir jāapbruņo masveidā Latvijas tauta. Es vienmēr palikšu un nekad neatkāpšos no šī nosacījuma. Latvijas tautai ir jābūt bruņotai. Tā bruņotai, ka te nevienam viena doma pat galvā par kaut ko neienāk. Mums ir jābūt 200,000 cilvēku minimums, nobruņotiem ar automātiskiem ieročiem, ar pretanku ieročiem, ar pretgaisa raķešu iekārtām mobilējām no galvas līdz kājām. Un tas viss glabājas tikai un vienīgi dzīves vietā. Vai tas radīs problēmas? Jā, kaut kādas problēmas var būt. Bet šīs problēmas nav salīdzināmas, ja mēs liekam uz svaru kausiem, ar iespējamu valsts suverenitātes zaudēšanu Krievijas uzbrukuma brīdī. Mums tas jau ir bijis 17. jūnijā 1940. gadā. Tātad pats sarežģītākais jautājums ir tas, ja teorētiski Amerikas Savienotās valsts izstājas no NATO, teorētiski kaut vai. Un īsti nav saprotama nostāja ar mūsu partneriem Eiropā, un arī to jau es esmu iepriekš teicis, tad es uzskatu, ka Latvijas Republikai ir jāizstrādā sava kodola programma. Es esmu absolūti pārliecināts, kad arī Ukrainas gala notikumu posms būs tas, kad Ukraina izstrādās savus kodola ieročus. Kā garantiju, ka Krievijas zvērs nekad vairāk nepārlīdīs pāri Ukrainas robežai. Arī Latvijai ir jāstrādā un jāpiedomā pie šī jautājuma. Ja mums ir politiķi, kuri nav gatavi pieņemt vēsturiskus
un strateģiskus lēmumus, kuri 100% garantē valsts suverenitāti, tad ir cilvēki, kas šādus lēmumus var pieņemt, pie kam ļoti mierīgi un pragmatiski. Un, ja vēlaties atklāti, ļoti ciniski, bet mēs parādam pasaulē, ka mēs neesam kaujama aita un nevēlamies būt. Un pats galvenais, nekad vairs nebūsim kaujama aita. Es uzskatu, ka šis jautājums ir pats svarīgākais jautājums, kuru nāksies Latvijai risināt tuvāko gadu laikā. Pie kam šī gadu atkāpe var būt ļoti īsa, jo kamēr netiks iznīcināta Krievijas federācija kā valsts, vai šī valsts nesabruks no iekšienes, mums būs mūžīgais suverenitātes apdraudējums. Tātad, ja ļoti īsi, tad atrodoties ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tajā skaitā ārpus Eiropas Savienības teritorijas kādu brīdi, pat citā kontinentā, notika 19. Abrenes aizsargu pulka komandieru sapulce, jo, kā es teicu, šos pasākumus mēs veicam tikai un vienīgi, ne tikai ārpus Latvijas Republikas teritorijas, bet arī ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Lai vispār ļoti elementāri tautas valodā sakot, nevarētu mums te piesiet kaut ko, ka mēs strādājam ar kaut kādiem specdienestiem, ka mūs atbalsta kaut kādi specdienesti un tā tālāk, un tur vispār jau visus tos murgus, ko par mums raksta, it īpaši Krievijas plašsaziņas līdzekļos. Tātad ir izskatīti visi iespējamie scenāriji, kādā veidā ir jārīkojas Abrenes Tautas Republikas valsts drošības ministrijai, gadījumā, ja Krievija no hibrīda kara metodēm pāriet pie tiešā iebrukuma Latvijas teritorijā, ko daram mēs tādā gadījumā, tas viss ir izstrādāts un viss ir saprotams. Ir izstrādāts un viss ir saprotams, ko mēs daram tādā gadījumā, ja Krievijas federācija sāk brukt, un kas notiek ar Baltkrieviju, arī tas ir skaidrs, ko mēs darām, ja tur kaut kādi procesi sākās, un ir pilnīgi slēgta šīs sapulces daļa, kuras noslēgumā tika pieņemts lēmums par atsevišķām personām, kuras ir atstājušas Latvijas valsts teritoriju, nodevušas savu valsti un atrodas Krievijas vai Baltkrievijas teritorijā. Visi šie 3 punkti, kurus es nosaucu, tātad, ko dara Abrenes Tautas Republikas valsts drošības ministrija, kura ir komplektēta no 19. Abrenes aizsargu pulka personāla sastāva, 2 gadījumos, tātad vēl vienreiz atkārtošos, ja Krievija no hibrīda kara metodēm pārēt uz tiešu iebrukumu Latvijas Republikas teritorijā, 1. Otrs, ja Krievija brūk no iekšienes, ko un kā tajā gadījumā darām mēs. Ja notiek, tas ir apakšpunkts, zināmas kaut kādas perturbācijas Baltkrievijā, ko un kā mēs darām, kā arī ir pieņemts lēmums par atsevišķām personām, kuras ir atstājušas Latvijas valsts teritoriju nelikumīgi, šobrīd atrodas Krievijas federācijas teritorijā un Baltkrievijā, tur slēpjas un veic graujošu darbību attiecībā uz Latvijas Republiku. Par šīm personām un par viņu likteņiem arī ir pieņemti konkrēti lēmumi, kuri tiks īstenot nākamajā gadā. Katrs no šiem punktiem tālāk ir pilnīgi slēgts un plašākai sabiedrībai līdz zināmiem faktiem vai notikumiem netiek paziņots. Vēl vienreiz es apsveicu visus, kas mani redz, dzird un klausās gaišajos Ziemassvētkos. Lai prieks jūsu ģimenēs. Un ticēsim, ka mēs varam uzvarēt. Un mums ir jāuzvar. Jo 17. jūnija 1940. gadu nekad vairāk mēs nevaram pieļaut. Mēs neesam tik daudz, lai ļautu slepkavot savu tautu. Visu jums gaišu!